Prāts iet apļos. Visu laiku es nevaru, es negribu, es nesaprotu. Video un bildes, attēli, ziņas, balsis, darbs. Gari zobi. Skatos sevi no malas ar kaunu, ar vainu, ar nosodījumu, atkal šitais, tu vienmēr šitāda. Tu vienmēr meklējoša, neapmierināta, no malas, atstumusies no visiem un gaidi spēli, draugu, iemeslu, partneri, dzirksteli, un kā lai to bez pārmetumiem izdara. Un kā lai bez pārmetumiem un bailēm ieiet sevī, neskatoties apkārt. Es nicinu to telefonu, posts, tukšums. Es izmisīgi gribu, lai visi ir prom, un man pienāk klāt, kad man vajag. Man apkārt sēž iedvesma un dzīve, un es no tās novēršos. Es nezinu, ko es gaidu. Nu jā, to momentu, to gatavību. Ak, cik bailīgi, cik sažņaudzīgi pievērsties sev un darbam. Es atradīšu miljoniem veidu, kā izvairīties. Es meklēšu spilvenus, komfortu, matraci, mierinājumu. Vai es esmu drosmīga? It kā. Bet es esmu arī bailīga. Šodien es esmu bailīga, un man sāp mugura. Šodien nebūs kā citas dienas, kad sprāks dzirkstelis. Šodien būs dzirkstele, viens gabals. Viņa, mans brīvības etalons, mans mērķis, man jālaiž vaļā. Kā dzīstošā mugura, mans ceļš pie manis nebūs viegls. Tas nebūs slikts, bet tas nebūs viegls. Un arī tagad šie nav joki, šis nav tāpat, šis ir pa īstam. Šī nav tikai pietura pa ceļam, šis ir solis un metrs ceļā. Lauku ceļš, grantains un putekļains, gaišs, apmācies, zaļš un gar malām aizaudzis. Nenovērsies. Paliec, pieskaries tam strautam iekšā, saltajam strautam, kas tek un virmo, kur plūst bēdas un sāpes un atmiņas. Kā var tik daudz siltuma pārtapt saltumā, dzestrā skaistumā? Par laimi to var sasildīt aiz nepieciešamības, ar plaukstām, elpu, uguni vai asarām. Pacel galvu un izelpo. Tas ir solis, tas ir vēl viens solis, vēl viens metrs.